Labdien! Ēterā nedēļas apskats. Šodien raidījumā, kas notiek Daugavpils uzņēmumā Daugavpils Satiksme, remontdarbi veico daudz dzīvokļu ēku uzlabošanā un kultūras un sporta dzīve Latgalē. Aizvadītais 2024. gads pašvaldības uzņēmumam Daugavpils Satiksme vērtējams kā ļoti veiksmīgs. Tika pabeigti pilsētai nozīmīgi projekti, kuri notika dažādi pasākumi, kas kļuva ļoti populāri daugavpiliešu vidū. Par to arī mūsu stāsts. 2024. gads uzņēmumam Daugavpils Satiksme kļuvis par patiesi nozīmīgu. Tika pabeigti svarīgi projekti, kas būtiski uzlaboja sabiedriskā transporta tīklu mūsu pilsētā. Uzņēmuma darbs tika novērtēts ne tikai pilsētas, bet arī valsts līmenī. Pagājušais gads noteikti bija zīmīgs mūsu uzņēmumam, un mums ir patiesas prieks, ka mēs esam novērtēti, jo ieguvām pirmo balvu konkursā Reģiona zvaigznes 2024, ko praktiski izsludināja Finanšu ministrija. Tas nozīmē, ka mūsu ieguldījums pilsētā ir novērtēts. Mēs saprotam, ka tas ir tāds kā variants, kad mēs varam paši sev uzsist pa plecu un pateikt, ka mēs esam malači. Pagājušais gads nebija viegls, jo mēs zinām, ka pārsvarā ar burvju nūjiņas palīdzību viss notiek tikai pasakās dzīvē, viss notiek diezgan darbietilpīgi un nepārāk viegli. Bet tajā pašā laikā mēs nopietni strādājam, lai mūsu uzņēmums attīstītos, lai pēc iespējas komfortablāk justos mūsu pilsētas iedzīvotāji. Viens no veiksmīgākajiem projektiem ir izstrādātā braukšanas biļešu sistēma, kas ieviesta pagājušā gada pavasarī. Un šobrīd daudzi pilsētas iedzīvotāji, kuri izmanto sabiedrisko transportu, lai pārvietotos pa Daugavpili, iegādājas ikmēneša braukšanas biļetes. Kā lielu tādu nozīmīgu faktu var minēt mēneša biļešas ieviešanu pensionāriem, ko mēs esam ievērojuši. Šis mūsu solis ir novērtēts pietiekoši, tātad pensionāri patiešām ir aprēķinājuši savu ekonomisko ieguvumu un ļoti izteikti pāriet tieši uz mēneša biļešu iegādi. Respektīvi, es tagad neiešu pie cipariem, jo tur tiešām pat elementāri sarēķinot, mēs saprotam, ka tas ir finansiāli izdevīgi. Tātad arī šis solis ir vairāk vērsts uz mūsu pašu pilsētas iedzīvotājiem. Turklāt turpinās darbs pie autoparka atjaunināšanas. Un ja autobusu parks ir atjaunināts par 80%, tad ar tramvaju parku joprojām nav tik labi, kā gribētos, bet darbs notiek. Noteikti gribu vēl atzīmēt arī būtisku faktu. Mēs esam runājuši daudzkārt mūsu pilsētā par nepieciešamību atjaunot tramvaju parku pilsētā. Tātad jau no pagājušā gada uzņēmums ļoti nopietni strādā šajā virzienā. Mēs esam apmeklējuši vadošās ražotnes Eiropā, kas strādā ar mūsu platumslidēm. Mēs esam bijuši tādos uzņēmumos kā PESA, Modertrans Polijā, mēs esam bijuši Škoda Čehijā. Notiek diezgan nopietnas pārunas saistībā ar tādu lielu projektu, kurā mēs izskatām iespēju atjaunot pilsētas tramvaju parku kopumā. Kā tas notiks, kā tas izdosies, tas, protams, ir laika jautājums, jo šis projekts noteikti būs arī finansiāli ietilpīgs, bet katrā ziņā šis darbs tiek veikts jau no pagājušā gada. Pagājušā gada jaungada gaidīšanas laikā tika uzsākta izmēģinājuma kampaņa. Sadarbībā ar Vienības namu retro tramvajā notika svētku ekskursiju braucieni. Organizatoriem par pārsteigumu šis pasākums kļuva mega populārs. Ja mēs runājam kopumā, tad, protams, ka darba mums ir daudz, bet kā tāds labs žests no uzņēmuma noteikti ir atzīstams fakts, ka mēs pagājušā gadā veicām ekskursijas tramvaju reisus, kas bija par velti mūsu pilsētā. Un sākotnēji mēs nebijām pārliecināti, cik daudz būs atsaucība no iedzīvotājiem, bet redzot, kāds bija pieprasījums un redzot, ar kādu patiesu prieku šie cilvēki izmantoja šo iespēju, mēs saprotam, ka šis solis bija pareizs. Līdz ar to mēs domājam šo tradīciju turpināt, un arī šajā gadā noteikti mēs šādus ekskursijas reisus veiksim. Ticami, ka tas varētu būt noteikti uz pilsētas svētkiem un noteikti uz Ziemassvētkiem. Un šobrīd mēs domājam arī par tādu iespēju, lai veiktu šos ekskursiju reisus cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām.
Turklāt seriālā Gaumes lieta jau parādījās jaunie Daugavpils satiksmes tramvaji, kas tika montēti Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcā. Filmēšana notika pagājušā gada decembra naktīs, un visticamāk seriāls iznāks apskatei aprīļa beigās. Latvijā balkoni brūk un paliek bez apmalēm. To kalpošanas laiks jau sen ir pagājis. Taču iedzīvotājiem tas netraucē. Viņi vienkārši nepievērš tam uzmanību pat tad, ja virs galvas krājas aizsargtīglis, kas pilns ar elementiem, kas nolūzuši no augšējā esošā balkona pamatnes. Un tikai tad, kad šis gabals uzkritīs uz galvas, cilvēki atcerēsies, ka vajag pieskatīt savu īpašumu. Sīkāka informācija mūsu nākamajā sižetā. Iemesls esošās 5-stāvu ēkas balkonu neplānotai apsekošanai bija saņemtā sūdzība no garām gājējiem. Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam pienāca ziņa. Ēka atrodas Dobeles ielā 22. Vienā no tīkliem, kuri norobežo balkonu, atradās lieli balkona pamatu fragmenti. Tā kā mums bija otrais mēģinājums izstrādāt projektu, sanāk tā, ka īpašniekus neīsti tās rūp, jā? Bet mūs kā pārvaldniekus mums ir pienākums, jā? Viņam vienmēr piedāvāt. Mums nav iespējas atstāt šo jautājumu neizskatītu, jā? Tāpēc mēs katru gadu principā visam mājām piedāvājam ar kopsapulcē pieņemt lēmumu par balkonu remontu. Zīmīgi, ka tieši zem stāvā esošā dzīvokļa iedzīvotāji varēja kļūt par šo gabalu krišanas upuriem, ja tīklis būtu saplīsis, taču šķiet, ka viņu šī perspektīva nemaz netraucēja. Pretējā gadījumā jau sen būtu sazinājušies ar apkalpojošo organizāciju ar lūgumu atrisināt šo problēmu. Kopumā Daugavpilī balkonu kapitālā remonta veikšanas vajadzība ir ļoti aktuāla, jo lielākā daļa dzīvojamā fonda celta 20. gadsimta sākumā un vidū, un šīs mājas jau ir 30, 40, 50 vai vairāk gadus vecas. Un kā mēs zinām, nekas nav mūžīgs. Tas attiecas arī uz balkoniem, taču to atjaunošanas process mūsu pilsētā rīt ar grūtībām. Dobeles iela 22 projekts jau ir izstrādāts. Atzīmēšu, ka ne no pirmās reizes mums sanāca saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem šo projektu, jo visi domā par naudu, par savām iespējām, tāpēc tomēr šogad projekts mums ir jau, un tagad rīkots iepirkums darbiem. Un mēs ļoti ceram, ka tas notiks arī ātri, un ceram, ka šogad mēs to visu realizēsim. Starp citu, pašreizējā situācija ar balkoniem Daugavpilī ir bēdīga. Daži no tiem vairs nav droši. Taču dzīvokļu īpašnieki ignorē ēkas apkalpojošo organizāciju darbinieku brīdinājumus, bet velti. Galu galā Rīgā ir nokrituši balkoni, mūsu pilsētā ir nokritušas balkonu margas, pagaidām tikai uz puķu dobēm. Tāpēc, ja nekas netiek darīts, nav iespējams izslēgt piespiedu remonta vai balkonu demontāžas iespējas. Tikmēr saskaņā ar Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem līdz 2031. gadam visās daudzdzīvokļu mājās Latvijā jāveic tehniskā apsekošana, un pēc certificētu speciālistu slēdziena iedzīvotājiem tiks piedāvāts veikt renovācijas darbus pie ēkas konstrukcijām, kurām nepieciešams remonts. Bet, ja kādi daudzstāvu ēkas elementi tiks atzīti par nederīgiem un iedzīvotāji kavēs remontdarbus, tad visi nepieciešami būvdarbi tiks veikti piespiedu kārtā, un pēc tam iedzīvotājiem tiks izrakstīti rēķini. Īsāk sakot, ja esat īpašuma īpašnieks, jums tas būs jāuztur pašam. Jums nevajadzētu paļauties uz to, ka pašvaldība vai valsts to izdarīs jūsu vietā. Daugavpils šobrīd ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur sabiedriskajā transportā biļetes joprojām jāiegādājas pie konduktora vai šofera. Līdz šim Vietvara rīkojusi 3 konkursus elektroniskās sistēmas ieviešanai, taču nesekmīgi. Šobrīd noslēdzies 4. iepirkums, kuram pieteikušies 2 pretendenti, taču arī tagad neesot pārliecības, ka ideja īstenosies. Un pat, ja tā būs, pasažieriem tik un tā visticamāk būs iespēja pirkt biļeti pie šofera. Turpinām sižetā. Daugavpils gadu desmitiem izmanto senu metodi. Pasažieris biļeti pērk pie konduktora vai arī pie šofera.
Daugavpilī šobrīd nav nekā. Ja, mums nav nec pilsētas mobilās lietotnes, mums nav nec sabiedriskā transporta kaut kādas biļešu sistēmas, nec arī tur satiksmes autobusu šoferu šos te pārvaldības risinājumu, nec dispečeru vadības risinājumu. Faktiski mēs sākam no nulles. Tieši tas, ka Daugavpilī nav nekādu iestrāžu, sarežģīja iepirkumu. Tādi bijuši jau 3, bet visi izbeidzās ar neko. Viens no neveiksmīgo iepirkumu iemesliem esot tas, ka neesot viegli paredzēt, kurš tehniskais risinājums derēs pilsētai vislabāk. Tāpēc nevarot vienkārši pārņemt sistēmu no kādas citas pilsētas. Šobrīd lielas cerības tiek liktas uz 4. iepirkumu. Šobrīd mēs esam fināla stadijā. Iepirkumu komisija kā reizi šobrīd vērtē šos 2 pretendentus – kvalifikācijas atbilstību, tehnisko atbilstību, finanšu piedāvājumu atbilstību. Tikmēr elektroniskā biļešu uzskaites sistēma veiksmīgi darbojās citās Latvijas pilsētās. Piemēram, Liepājā pirmo iepirkumu izsludināja 2021. gada sākumā, un elektroniskā uzskaites sistēma ieviesta pērn oktobrī. Tomēr arī Liepājā pirms sistēmas uzstādīšanas bija viens neveiksmīgs iepirkums. Sistēma uzsāka savu darbību, un šobrīd strādā 3 mēnešus vairāk. Jā, tur nekas ātri nebija. Mums bija garš process, manuprāt. Braucienu reģistrācijas paliek vairāk, iegādātās biļetes paliek vairāk. Sistēma darbojas labi. Daugavpilī iepirkumam pieteikušies 2 pretendenti. Ja procedūra būs veiksmīga, tad biļetes elektroniski varēs iegādāties šī gada nogalē, lēš atbildīgie Vietvarā. Šis iepirkums ir ļoti komplicēts un apjomīgs. Tātad arī tehniskā specifikācija ir ļoti sarežģīta. Liepājas sabiedriskajā transportā nav iespējas apmaksāt biļeti skaidrā naudā, lai neaizkavētu šoferi un netraucētu kustību. Savukārt Daugavpilī skaidras naudas apmaksas iespējas tomēr plāno daļēji saglabāt, lai vajadzības gadījumā biļeti varētu nopirkt pie šofera. Jēkabpils novada pašvaldībai pastāv risks neīstenot skolēnu autobusu iepirkumu, jo 3 reizes apstrīdēti konkursa rezultāti. Vietvara bažījās, vai varēs iekļauties projekta īstenošanas termiņā. Šobrīd Latvijā tiek apstrīdēts katrs 17. iepirkums. Pēdējo gadu laikā sūdzību iesniegšanai ir tendence samazināties, tomēr katrs gadījums ietekmē pašvaldības darbu. Turpina Sandra Pāgļkalne no Vidusdaugavas televīzijas. Lai uzlabotu Salas vidusskolas un Viesītes vidusskolas audzēkņu pārvadājumus, Jēkabpils novada pašvaldība bija izsludinājusi iepirkumu jaunu elektroautobusu iegādei. Šobrīd pastāv risks projektu neīstenot, jo nu pat jau 3. reizi apstrīdēti konkursa rezultāti. Vietvarā skaidro, ka galvenais sūdzību iemesls ir neprecizitātes tehniskajā specifikācijā. Šobrīd ir tā, ka pie dažiem vārdiem tehniskajā specifikācijā tiek tāda liela uzmanība pievērsta. Iespējams, mēs varētu neiekļauties projekta realizācijas termiņā līdz šī gada 31. decembrim. Šobrīd tiek gaidīts, vai iepirkuma uzraudzības birojas sūdzību atzīs par pamatotu. Jēkabpils novadā bijuši arī citi gadījumi, kad iepirkumu sūdzību dēļ tiek kavēta projektu īstenošana. Visvairāk tas ietekmē ielu būvdarbus. Ja, tas iepirkums ir bijis pārtraukts vai iekavējis, līdz ar to ir bijuši gadījumi, kad darbi uzsākas piemēram jūnijā vai jūlijā, kaut gan viņus varēja uzsākt aprīlī. Līdz ar to mēs esam pāris mēnešus pazaudējuši. Arī blakus esošajā Līvānu novadā bijusi negatīva pieredze. Pērn rezultātu apstrīdēšanas dēļ Vietvara neīstenoja iepirkumu par iekštelpu LED apgaismojumu pašvaldības ēkās. Vietvara cer to īstenot šogad. Bija vairāk strīds par pašām specifikācijām. Izlēmām, ka ātrāk būtu pārtraukt šo iepirkumu, uzlabot tehnisko specifikāciju, un mēģināsim tuvākajā laikā arī sludināt jaunu. Aizkraukles novada pašvaldībai ir iepirkumi, kuru īstenošana tikusi kavēta par dažiem mēnešiem. Piemēram, ielu apgaismojuma nomaiņa iepirkuma sūdzības dēļ tika īstenota vēlāk, nekā sākumā bija iecerēts. Mums tā problēma bija 1,5–2 mēneši vēlāk mēs uzsākām visas šīs darbības. Bet tā finansiāla saistība un problēmu pašvaldībai no iepirkumiem 4 gadu laikā nav bijis. Iepirkumu uzraudzības biroja statistika liecina, ka kopējais iepirkumu sūdzību skaits Jēkabpils, Līvānu un Aizkraukles novadā ir neliels, mazāks par 5. No tām tikai dažas bijušas pamatotas. Latvijā kopumā iepirkumu apstrīdēšanai ir tendence samazināties. 4 gadus atpakaļ bija tuvāk 10 vai pat jau 11–12% ir bijuši.
Bet tātad, šobrīd tie ir apmēram 6%, kas tiek no visiem iepirkumiem, kurus var apstrīdēt. Tātad tie tiek apstrīdēti. 2/3 mēs atzīstam par nepamatotiem, un tad 1/3 ir pamatoti. Bieži vien sūdzību iemesls ir neatbilstības tehniskajās specifikācijās, tādēļ iepirkumu uzraudzības birojas iesaka pašvaldībām piesaistīt ekspertus, lai sagatavotu kvalitatīvu iepirkumu dokumentāciju. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Latgales centrā ir latgalietis, kas dara. Ar šādu motīvu Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2024 ceremonijā godināti nozīmīgākie notikumi, personības un aktivitātes latgaliskajā kultūrā. Pērnajā gadā saglabāti un jaunos veidolos izcelti Latgales seno dižgaru darbi, latgaliskās babas un teicējas, kā arī tradīcijas un to vērtības. Latgale ir kā tilts starp tautām un kultūrām. Tā reiz teicis Latgales dižgars Francis Trasuns. Pērnā gada aktīvākie un spilgtākie darītāji Latgales kultūrā ceremonijas zālē ienāca, rokās nesot daļu no tilta, tā kopā veidojot vienu veselu. Mums nebija bolu padevīja, mums bija simboliskīs vilcīns, kas ir Latgales vaicojums, bet tamā pašā breidī mums centrā tomēr ir tas latgaliskīs cilvēks, latgalīts, kas dara. Man ir sajūta, ka ir tāda latgalisko pašlapnuma svātki ceremonija, kad latgaliskīs ir tik pašsaprotams, ka latgaliski sok runāt arī tie cilvēki, par kuriem mēs pat nedomājam, ka runāja latgaliski, kā piemēram Andris Keišs. Arī visam garumā, kā ops mieršanu, Pauču paveiktā celšana gaismā. Tā varētu raksturot 2024. gadu Latgalē. Balvas pasniegtas gan par projektiem, idejām un aktivitātēm. Balvu par Broņislavas Martuževas 100-gadē jaunā veidolā iedzīvinātām dzejas rindām un koncertu uzvedumiem saņem fonds rakstītāja. Visai tie notikšana ir patiesībā veltījums Broņislavai un Paļģiskajai tāda ir bijusi, un ja tik daudz visa, ko ir sastrodojusi, gan ar dzējuļiem, dzīsmi, ar visam savam likteņgaitam, ka mēs varam smelt un smelt. Bez Broņislavas nekas nenotiktu, a bez Annas тоже nekas nenotiktu. Man tā ir rodījis, ka ir stos par tom stiprajom, taisnajom, mazliet trokajom Latvijas sīvītēm. Teju 15 kā latgaliešu, tā arī latviešu mākslinieku strādājuši pie albuma un koncertu uzveduma, kas pamatā balstījušies uz 20. gadsimta dumpinieciskā latgaliešu dzejnieka Seimeņa Putāna darbiem. Brēžam sevi apmonējam, ka viss ir tik jauki, tik pūkaini, skaisti, bet jām bija dos patīšām acis, ka es saku, tos labos redzamības brillis, ar ko es redzēju realitāti, jo attieksme pret lītom mēs jums parodīja, ka mēs jums citreiz arī jo pazaverās tā dziļāk uz situāciju. Tas bija tāds aizīt doram, dēļ to tāda vairāk sirstai atdeve. Dēļ to saimt vēl kaut kādu novērtējumu par to, ko tu darīji vienkārši, tāpat dēļ to, ka tev patika, tas ir vienkārši bonus. Bija ļoti pateikami, ka mēs sajūtām to, ka mēs inu Rieziknis, inu Reigas, mēs bijām kā viena liela ģimeņa. Folkloras kopa Upīte no teicējām savākusi vairāk nekā 200 kolhoza laikos dziedātas dziesmas, un 12 no tām radījusi arī mūsdienīgu apdari un videoklipus. Tos dzīsmēs varbūt ir kam dzirdētas, bet mums lielāko daļu nebija dzirdētas un bailē to tas pazaudēt, un tad to gribējās jos atjaunot un pīlikt kādu mūsu pīviņotu vērtību, lai jos atkal būtu dzējvas. Mēs to darām, lai atklātu kaut ko jaunu, lai visu laiku attīstātos un savā mūzikā ienestu kaut kādas jaunas vēsmas, lai pašiem interesantāk, lai klausētājiem interesantāk un arī, lai varbūt piesaistātu vēl kodus kopā ar mūsiem darboties vai vienkārši klausēties mūsu mūziku. Man ir tāda sajūta, ka latgaļieši te ir tāda mafija. Liela, nūpītna mafija. Man tā ir rodījis, mafija tas ir kaut kas cīši spiecīgs. Dēļ tam man liekas, viss ir kārtībā ar latgaļiešiem, latgaļiešu kultūru. Latgaliešu kultūras gada balva Boņuks tika pasniegta jau 16. reizi.
Jau sen Daugavpils līdzjutēji nav redzējuši tik saspringtu basketbola spēli, kad mača iznākums izšķiras pagarinājuma pēdējās sekundēs. Tieši šādu maču Daugavpils basketbolistes aizvedīja ceturtdienā pret savām pretiniecēm no Viļņas. Mūsu filmēšanas grupa vēroja tikšanos. Tā tik bija spēle. Tā sakot, ceturtdienas 6. marta vakarā līdzjutēji pameta Kultūras pili, kur tika aizvadīta Baltijas sieviešu līgas spēle. Daugavpils universitātes komanda savā laukumā uzņēma pretiniekus no Viļņas. Nereizi vien izskanējis, ka šo sezonu B divīzijā spēlējošās komandas ir spēkos līdzvērtīgas, un pēdējā spēle kļuva par vēl vienu pierādījumu tam. Uzvarētājs šajā mačā tika noskaidrots tikai papildu laikā, un tomēr 7 sekundes pirms pamatlaika beigām mūsējās piekāpās pretiniecēm lietuvietēm ar 3 punktu pārsvaru, bet Viktorijas Ošenieces precīzais metiens no 3 punktu zonas ievadīja spēli pagarinājumā, un sacīkstes sākās no jauna. Kad līdz 5 minūšu beigām bija atlikušas 17 sekundes, lietuvietes bija vadībā ar +2 punktiem, taču šoreiz situāciju glāba Ksenija Petrova, kura guva punktus no 3 punktu zonas. Atlikušajā spēles laikā pretinieces mēģināja mainīt rezultātu, taču daugavpilietes saņēmās un nedeva tādu iespēju. Spēle noslēdzās ar rezultātu 69–68 Daugavpils universitātes labā. Es domāju, ka tādas spēles ir, lai dabūtu to pieredzi, spēlēt saspringtas spēles, punkts punkta, kad vajag uzņemties, ka vajag paņemt iniciatīvu uz sevi. Un tad, es domāju, ka varbūt pēc šitas spēles būs kaut kāds lūzums mums. Tāpēc, ka daudz kas neapmierina komandas spēli. Pēc manas pieredzes vieglāk spēlēt ar 7–8. Atbraukt un, piemēram, spēlēt ar 7–8, kad ļoti maz maiņas, un tad spēlētājs iet uz laukumu un visu dara, tāpēc, ka nav maiņas. Šeit mums sanāk, ka mēs esam 12, un katrai gribas iedot spēļu laika, un kamēr tur meklēšu sastāvu, jau vilciens aiziet. Tad es nedomāju, ka viņam būs grūti, tāpēc, ka nevienai tur nav ļoti daudz spēļu laika. Šī spēle mūsu komandai bija ļoti svarīga. Tikai uzvarot varējām nostiprināties 4. pozīcijā divīzijā, un šodien mēs varam atviegloti uzelpot. Šoreiz atkal var atzīmēt Mirisas Simonovas un Ksenijas Petrovas sniegumu. Viktorija Ošeniece aizvadīja labu spēli, un jau ne pirmo maču pēc kārtas viena no līderēm ir komandas jaunākā dalībniece 15-gadīgā Elizavieta Naidžonova. Elizavieta šoreiz nopelnīja 12 punktus un kļuva par vienu no rezultatīvākajām spēlētājām komandā. Pirmais puslaiks bija ļoti labs, tātad mums bija enerģija, atbalsts. Pēc otrā puslaika es pieņemu, ka mēs nedaudz nogurām un nedaudz atslābinājāmies, un līdz ar to arī vairāk kļūdu mums bija. Tad arī visi ļoti uztraucās, un tad arī no tā arī bija kļūdas tās galvenās. Man diezgan liela pieredze, es spēlēju vairākās komandās, bet tomēr ir ļoti grūti spēlēt pret sievietēm. Pirmkārt, auguma dēļ, svara dēļ. Un tātad vecāki spēlētājs ir ļoti gudras, viņām ir vairāk pieredzes, un tātad viņas tā profesionālāk spēlē, mēs vairāk skrien un met. Vienlaikus sportisti atzīmē, ka neskatoties uz grūtībām, katra spēle ar vecākiem pretiniekiem papildina viņas krājkas ar nepieciešamo pieredzi un prasmēm, kas ļaus viņai uzlabot rezultātus arī nākotnē. Mūsu meitenēm nav laika atpūsties. 8. martā viņas dosies uz Rīgu, kur spēlēs pret Latvijas U16 izlasi, un tad viņām sāksies Latvijas čempionāta izslēgšanas spēles. 12. martā viņas savā laukumā tiksies ar galvenajām konkurentēm no TTT Rīga junioriem. Un noslēgumā laika ziņas. Latvijā kļūs ievērojami siltāks un temperatūra brīžiem tuvosies pat 15 grādu atzīmei. Tā liecina prognozes. Nedēļas nogalē nokrišņi nav gaidāmi, arī vējš norims. Tādēļ naktīs un no rītiem daudz viet veidosies migla. Minimālā temperatūra nedēļas nogales naktīs būs 0,5 grādi, bet dienās tā sasniegs 7–12 grādus. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 13–15 grādiem.
Lielākajā daļā Latvijas šajās dienās sāksies arī aktīvs vegetācijas periods. Tiek uzskatīts, ka savvaļas augi mostas, kad vidējā diennakts temperatūra vismaz 6 diennaktis pēc kārtas ir vismaz 5 grādi. Lai jaukas brīvdienas! Visu labu!